Pie mums ar sadarbības piedāvājumiem vērsās vairākas politiskie spēki. Par labu Latviju apvienībai priekšlikumi bija konkrētāki, tādēļ arī ar viņiem šī diskusija nonāca loģiskā gala risinājumā. Šodien tika parakstīts memorandums starp Latvijas mednieku asociāciju, kas pārstāv mednieku intereses Latvijā, kas ir arī starptautiskās mednieku organizācijas pilntiesīgs biedris un politiskās apvienības domraksts, saistību raksts pār mūsu interesējušo jautājumu labvēlīgu virzīšanu gan normatīvu aktu, gan likumdošanas jomā. Ceram, ka šī sadarbība iesākusies veiksmīgi, arī turpināsies produktīvi, un gala beigās apmēram 30,000 Latvijas mednieki nonāks pie tās svētītās dienas, kad faktiski gan procesi, gan likumdošana mežā, dabā un cilvēku vidē būs sakārtota un pieņemama. Tie ir faktiski 5 punkti, kuros mēs lūdzam vienkāršot administratīvo procesu, gan dzīvnieku uzskaites, gan maksimāli pieļaujamā nomedīšanas apjoma ziņā, atstāt mednieku kolektīvu ziņā. Tas ir sāpīgais jautājums par nepieciešamību ik pa 5 gadiem veidot ložu atšaušanas kolekciju. Tas ir atcelt ierobežojumus mednieku vecumam, priekšmednieku eksāmeniem. Tas ir sakārtot medību saimniecības attīstības fonda administrēšanu, mednieku eksamināciju nodot profesionālās pārstāvniecības rokās, atstājot valsts institūcijām tikai uzraugošās institūcijas funkcijas un koreģēšanu.